hei, vakardien jums sasolīja, kad viss iet augšā un tikai augšā, bet šodien ir dips. Un es pieļauju pats personīgi īstenībā vienu cilvēcisku kļūdu un sahaipojos pats. Būtībā pēc rīta es šitajā robežā, šeit mums vajadzēja sagaidīt, kad mēs pārsniedzam pāri šito te 45, 400 un noslēdzamies virs viņa. Tad mārkets iet, tā kā viss iet augšā, un es pats pieļauju diezgan lielu kļūdu tādā ziņā un nenočekoju to. Ja jūs vakardien tieši pirkāt visu to, ko es tur minējis arī, tad jums arī jāuzņemās savu daļu riska. Tam visam, diemžēl, tā ir. Jā, un man bija disclaimers, ka jums jāuzņemās savu atbildību. Bet būtībā ideja tāda ir, ka mēs esam nogājuši tagad lejā, diezgan smuki pie 42 atpakaļ. Ja skatās uz 15 minūšu čārta, tad šeit šitajā robežā tieši izskatās, ka pircēji nāk iekšā. Viņš tā ir mazliet zemāka summa. Un cilvēki beto uz viņu. Un stumj cenu atpakaļ. Bet, ja mēs pārsniegsim šito te 40,500 robežu, tur, kur mēs esam pieskārušies, tur kādi grāmi augstāk varbūt vai grāmi zemāk, tad būtībā mūs gaida 38 un 32. Jau. Ja nolidos lejā no šitās robežas. Tā kā pagaidām jācer, ka mēs noturēsimies virs šī te 41,500 un iesim atpakaļ. Un no otras puses ļoti labs, tagad īstenībā ir simpātiskāks cenas visiem tiem koiniem. Jā, Engines, kuram ir Engines, es vakardien minēju viņu 32. Man arī ir maziņš mīnesiņš, bet tas viņu bija pircis iepriekš. Bet nav tāds tik liels mīnus. Varbūt, ja kādam citam ir. Ai, dierģās. Bet uz long term, ja tu hodlo un tu iztur to periodu, tas kurā gadījumā ir laba cena. Un šitie te nostaigātie, kā tur ir tas slavenais traders, kas tur bija no Wall Street, kādreiz teica, ja tu nevar izturēt teiksim, uz stokiem un šo te 20% svārstību dienā, te bišķiņ vairāk ir 25, 29. Bet tu nevari vispār treidot. Tā kā, jā, Džeki, turās dziļi elpo un jebkurā gadījumā, ja tu esi nopircis, lai long termā dabūtu to gainu, tad mēs jebkurā gadījumā izlidos caur šī cenu robežai. Jo pats coins ir pašā lejā šobrīd. Un tas projekts, tāpatās ir dzīvs, un viņš kustās. Tā kā šitie nav tādi super shitcoini, kuriem nekad pēc tam neredz vairāk gaismu savās virsotnītēs. Ja paskatās šitādu čārtu, dienas čārtu, tad neizskatās, ka baigais dips būtu. Ne? Salīdzinājumā ar to dipu no 5 līdz 88 centiem. Tā kā, jā, galvenais izturība. Jā. Kas Ethereumam ir? Paskatīsimies, lai tās arī. Tas pats viņš nodipojas ir tieši precīzi uz 2136.
Nu, jāskatās, ja mēs tiešām pārkāpsim šito un noslēgsim kaut kādu dienas sveic zem šīs te 2,1, cik tas ir precīzi, 2,136, šeit man precīzāk redzams, tad mēs pieskarsimies atkal uz 1,930 uz to robežu. Nu, varbūt bišķiņa augstāk, varbūt šeit. Jā, tā kā XRP, nu, arī smuki, gandrīz 50 centu kāds varēja noķert un nopirkt. Tagad īstenībā ir, jebkura investīcijas atkārto, jebkura investīcija jums jāizvērtē pašiem, pirms jūs pērkat. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka jūs jebkurā gadījumā ir tā, ka dollar cost average ir tā, ja tu pērc konstanti, iepērc gan tad, kad ir labi un zaļš viss, gan tad, kad ir mīnus un tā kā tu visu laiku iepērc un papildini arī pie katra dipa, tad būtībā tu izvelc ārā cenu un tev ir kaut kāds vidējais. Un tu vari veikt vēl pirkums, lai izvilktu vēl kaut kādu cenu augšā. Nu, tā ir opcija. Es tikai saku par opcijām. Es nesaku, ka tev tā jādara. Bet tās visas ir opcijas. Un to visu var izmantot. Un tā dara. Tie, kas investē priekš ilgtermiņu, viņi pērk visu laiku tā kā konstanti. Un vispār ir labi, tad, kad tu jau esi sagatavojis atlicis maliņā un atkal tu redzi, ka dips ir, ok, dipā es atkal iepērku. Tā kaut kā. Neko, skatāmies. Skatāmies tā, lai neiet pilnīgākā zemē lejā viss. Viss līdz šim baigi jautri bijis ir. 46 pakas uzgājis augšā. Nezinu, jāapskatās. Mēs esam pieskārušies uz dienas EMA ribbon. Un šito retest zonu. Bāc, nevajadzētu būt, ka mēs ejam lejā. Bet, viss kaut kas var būt. Var jau arī būt, kad mēs esam uztaisījuši līdz šejienai to savu augšupēju no šitās, kas tur bija tagad. Tagad atkal paprasīsies uz 25, tad ies augšā. Bet, nezinu. Baigi daudz visādi tur tās adreses, es skatās pēc tām adresēm, kad tur iepērk iekšā. Tad nevar būt, ka tāds apjoms tiek iepirkts un cena iet uz leju. Nevar būt. Tāpēc, ka hodler arvien vairāk un vairāk parādās, kas tur to asetu. Un tikko nav vairs tev piekļūt tam aktīvam tik daudz, tad būtībā cena tiek paaugstināta. Jā, tā kā, jā, pacietība. Galvenais pacietība. Tā, ar to arī beigšu. Šis ir īsais video. Turās.